Mikromobilitātes rīku izmantotāji piebremzē. Šīs video ir domāts tev. Tas attiecas uz tevi, ja ikdienā pārvietojas ar velosipēdu, elektrovelosipēdu vai elektroskrējriteni, kā arī ar pašgājēju velosipēdu. Pašgājēju velosipēds ir jauns termins. Tas apzīmē velosipēdu ar elektropiedziņu, kas var braukt arī bez muskuļu spēka. Visbiežāk šādus braucamrīkus piedāvā nomā uzņēmumiem. Turpmāk ar pašgājēju velosipēdu vairs nedrīkstēs braukt pa ietvēm. Ja tev pieder šāds braucamrīks, tas būs jāreģistrē un jāiegādājās OCTA. Reģistrāciju var veikt arī elektroniski, ja nav jautājumu par modeļa atbilstību un jaudu. Ja radīsies neskaidrības, būs jādodās uz CSDD klientu apkalpošanas centru. Ja tas netiks izdarīts, vari saņemt sodu gan no valsts, gan pašvaldības policijas. Satiksmē ar velosipēdu drīkst piedalīties no 10 gadu vecuma, bet ar pārējiem mikromobilitātes rīkiem no 14 gadiem. Līdz 17 gadu vecumam, ieskaitot, obligāti jābūt ķiverei un velosipēda vadītāja apliecībai. Izmantojot koplietošanas elektroskrējriteni vai pašgājēju velosipēdu, tev būs jāapstiprina vecums, tiesību esamība un jāaiziet tests, lai pierādītu, ka neesi reibumā. Raksti komentāros, ko tu par šo domā, vai tavuprāt tas uzlabos gājēju drošību. Saglabā šo video un dalies ar citiem.